Saksofons ar savu skanējumu bieži vien tiek uzskatīts kā tāds dionīsisko sfēru pārstāvošs instruments. Savukārt kokles parasti tiek saistītas ar apolonisko sfēru. Šo abu sfēru miedarbība, tas ir tāds interesants jautājums, un saksofona kokļu gadījumā tas jebkurā gadījumā ir izaicinājums. Un šāds izaicinājums ir bijis, veidojot šo koncertu, meklēt saskaņas iespējas starp saksofonu un koklēm, un arī citiem instrumentiem, un, protams, cilvēka balsi. Uz šo izaicinājumu ir atsaukušies vairāki komponisti, un līdz ar to koncertā skanēs gan jaundarbi, kas ir veidoti tieši domājot par šīm divām dažādām kultūras un skaņu pasaules sfērām, un būs dzirdami arī dažs labs no saksofonu kvarteta jau tādiem labiem iespēlētiem skaņdarbiem. Par jaundarbiem runājot, tie ir vairāki komponisti, kas bija uzrunāti, kas atsaucās un kas veidoja, kā piemēram Līga Celma savu kompozīciju Ozols koklēm kvartetam un solistei Ievai Paršai. Tas ir Jēkabs Nīmanis ar savu jauno kompozīciju. Arī man pašam bija liels tāds aicinājums piedāvāt šādai saspēlei savus skaņdarbus. Interesanti, ka lielai daļai šo skaņdarbu ir pamatā vai nu tautas mūzikas tēmas, kā tas piemēram Jēkaba Nīmaņa vai arī maniem skaņdarbiem, vai Līgas Celmas Ozolam ir tautas dziesmu teksti, un arī tā tematika un stilistika savā ziņā arī drusku ir saistīta ar tautas mūziku. Šos te neparastos, savā ziņā neparastos, neierastos, varbūt Latvijas koncertu dzīvē netik bieži dzirdētos skanējumus, saskaņas, mēs dzirdēsim šajā koncertā. Līdzās arī tādam varbūt stabilākam ansamblim kā saksofoni un klavieres, piemēram. Tomēr koncerta galvenā daļa būs apoloniskās un dionīsiskās sfēras kopdarbs.